Dāmas un kungi, kuri jau otro gadu pēc kārtas notiek konkursa atlases un fināla pasākumi. Noteikti ļoti lielu paldies gribētu pateikt arī producentu studijai Anteks, mūsu atbalstītājiem, un žūrijā ir studijas pārstāvis Anatolijs Vainīckis. Lielu paldies arī mūsu atbalstītājiem celtniecības materiālu kompānijai Avotiņī, dāmas un kungi. Protams, lielu paldies jāsaka Tallinkam par lielisko karaoke kruīzi. Jā, vakardienas konkursantus vēl joprojām šūpoja. Jā, bija lieliska ballīte. Es redzu, ka te ir arī cilvēki, kas apmeklēja šo pasākumu. Lieliski. Protams, gribētu pateikt arī lielu paldies mūsu atbalstītājiem draugiem LV. Paldies viņiem. Kā arī reklāmas aģentūrai Makabos. Aplaus viņiem. Un, protams, arī MR Karaoke. Paldies. Un tā, dāmas un kungi, kas tad tālāk notiks? Šeit pēc kārtas nāks konkursa dalībnieki un viņus vērtēs žūrija. Pēc katra dalībnieku uzstāšanās žūrija vērtēs konkursantus ar atzīmēm no 5 līdz 10 balēm un atzīmi liks balsošanas protokolā, kā arī pēc mana aicinājuma šo te atzīmi rādīs visiem klātesošiem. Un tā, šovakar žūrijas sastāvā burvīga sieviete, lielisks dziedātāja un vokālā pedagoģa Laura Railā, dāmas un kungi, aplausi! Kluba Friends, rezidents, lielisks dziedātājs Dmitrijs Meļenins, aplausi! Ieraksta studijas Anteks pārstāvis, kompozitors Anatolijs Vainīckis. Vēl viena apburoša sieviete, lieliska dziedātāja, kuru var dzirdēt katru nedēļu klubā Friends, Sandra Kiselē, dāmas un kungi! Un, protams, visskaistākā, visapburošākā sieviete, lieliskā aktrise, lūdzu aplausos Tatjana Lukašenkovā! Un tā, žūrija pieteikta par kritērijiem, kurus vērtēs žūrija. Tātad pirmām kārtām katram dalībniekam žūrija liks vienu atzīmi, kā jūs teicu, no 5 līdz 10 balēm, un žūrija vērtēs pirmām kārtām vokālās dotības, protams, arī dziedātāju harizmu, un trešais aspekts ir kas, dāmas un kungi? Neviens nezina, tad es jums pateikšu priekšā publikas reakciju uz priekšnesumu aplausi. Tātad, jo skaļāk jūs aplaudēsiet, jo skaļāk jūs atbalstīsiet dziedātāju, jo augstākas būs atzīmes. Nu ko, žūrija ir gatava? Žūrija varētu parādīt man atzīmi par šo te pieteikumu. 10, 10, 10. Labi, visi desmitnieki. Paldies, žūrija, izskatās šodien ir ļoti laipna. Aplaus žūrijai. Vai konkursanti ir gatavi? Jā, protams. Un publika ir gatava? Tātad visi ir gatavi, un tas nozīmē, ka mēs varam sākt. Kā pirmo konkursu dalībnieku es piesaku cilvēku, kas izgāja atlasi Ludzā, un līdz šim viņš dziedāja dziesmu par putniem, tātad pķici, bet šobrīd dziesma Sarkans zirgs. Krasnīkoņi, lūdzu aplausi pirmajam atlases dalībniekam, un tas ir Aleksejs Krupnovs no Ludzā!